Uz manu pirmo epizodi vēlētos aicināt manu labu draugu, kurš pats ir mākslinieks un aktieris, Sandijs Silanģis. Sveiki! Tātad, sveiki, Sandij. Kā tev klājas vispār? Tu nedos man mikrofonu, lai es runātu Reini? Ņem. Okay. Klājas ļoti labi, ir ļoti daudz, kas jādara, bet priekš šeit atrasties, prieks, ka tu man ielūdzi savai pirmajai epizodē. Paldies. Ko tu šobrīd vispār nodarbojies ārpus skolas un skolā? Tātad skolā es tagad ļoti cītīgi strādāju priekš savu projekta darba, kas ir ļoti sarežģīti. Es darbojos ārpus skolas vēl joprojām ar to projekta darbu, lai runātu visus materiālus un lokācijas un visu to pārējo, kā arī savā brīvajā laikā vienkārši kā tā es joprojām eju uz teātra pulciņu, ne pie ārijas, un es cenšos vairāk lasīt. Un vispār pastāsti, kas tev projekta darbā ir? Nu, tu teici, ka tu nodarbojies ar projekta darbu, un kas tev ir tajā projekta darbā domāts? Jo es kaut ko dzirdēju, ka tev Kristiāns Brekta zīmēs kaut ko. Tas var baigi stilīgi. Jā, tātad mans projekta darbs ir saistībā ar reliģiju, un man ir jāuztaisa artefakts, kas to atspoguļo, un artefakta mērķis ir informēt jauniešus par reliģiju un rast viņiem ziņkārību, lai viņi paši tā kā cenšas meklēt un uzzināt un nonākt līdz saviem secinājumiem par savu reliģisko piedarību. Un mans artefakts būs instalācija, kas līdzināsies eņģeļiem, kas tika apraksturoti Bībelē, un uz sienas būs dažādu profesiju pārstāvju zīmējumu kompozīcija, tā skaitā tur bērna zīmējumi, doktoru zīmējumi, kā viņiem liekas, kā eņģeļi izstās, un mana mentore man sarunāja, ka man Kristiāns Brekta arī šai kompozīcijai uzzīmēs eņģeli. Un ko tu atklājusi šobrīd līdz šim par šo jauniešu reliģiju vispār? Kā viņi izpaužās, kā jaunieši to izjūt? Jo man liekas, reliģija tīpaši šajos laikos tagad ļoti tāda jūtīga tēma, ko cilvēki vai nu runā vai nerunā. Tur īsti nav pat tāds in the between. Un ko tu esi līdz šim izpētījis? Tātad tas, ko es vienkārši no teorijas puses paskatījos, ir, ka daudz vairāk cilvēki, ja viņi ir piedzimuši reliģiskās ģimenēs, tad viņi sāk bišķi attālināties no reliģijas dažādu iemeslu dēļ. Tas iemesls, kas parādījās visbiežāk, ir tas, ka viņiem liekas, ka tā ir ļoti nelabvēlīga vide, kas viņiem neatbilst. Bet tikpat daudz jauniešu tagad arī no jauna atrod reliģiju, jo šitie ir tādi baisi laiki, kad cilvēki īsti nav pārliecināti par to, kas notiek pasaulē. Tāpēc ir vajadzīgs kaut kas, kam ticēt. Okay, es domāju, mēs varam tagad vērsties pie lielajām tēmām, bet pirms tam es vēlos to pateikt, vai tu vēlies tēju. Jo, ja Pāļa bazarā ir, ko vada Krivenči, ir metriņi vai ne, visādiem alkoholiskiem dzērieniem, kas paliek no vaļāk stiprākiem, tad pie maniem ir tējas. Un kas man ir ķīminīša tēja, man ir melnā tēja, man ir zaļā tēja, man ir augļu tēja. Tur izvēlēties, kādu tu vēlies. Davai ņemam augļu tēju. Davai. Jā, tā kā tev ir augļu tēja. I prefer kafijas, Yeah. Sometimes man nepatīk īsti pa dienu dzert tēju, man patīk kafijas, melna kafija, the best. Jā. Ļoti laba tēja. Vai ne? Jā. Arī ļoti forša krūze. Vislabākais dēls. Jā, man to uzdāvināja. Labi, tātad lielā tēma ir, pa ko es gribu parunāt, ir LGBT vienlīdzība sabiedrībā, un ņemot vērā, ka mēs vēl ejam skolā abi divi. Jā. Kā šo vienlīdzību izjūt mūsu skolā? Vai tā ir tāda aktuāla tēma, vai tā ir mazāk aktuāla, vai ir viegli pielāgoties, vai tiek ievērotas tās normas, kuras patīk, kad ievēro? Man liekas, ka mūsu skolas starpā tas ir bišķi vairāk pieņemts, vismaz no mūsu klases un no mūsu paralēla klases. Varbūt tas tāpēc, ka mēs esam bišķi lielāki, mēs bišķi vairāk esam nobrieduši un mēs esam iejūtīgāki pret citiem, kas varbūt no mums kaut kādā veidā atšķiras.
Bet mazajās klasītēs, tur kaut kādās 9. klasītēs un uz leju, man liekas, ka viņi vēl joprojām ir tādi naidīgi pret dažādu orientāciju un dzimumu cilvēkiem dažādu iemeslu dēļ. Bet, kā piemēram, ar skolotājiem ir, skolotāji pieņem to faktu, kad, varbūt negribas, lai sauc vārdus vārdā, tā kā, pieņemsim, labi, es neminēšu konkrēts vārds, bet vai ievēro arī, pieņemsim, šo te latviešu lodu, man nav stiprā puse, Dzimumu? Jā, tā kā, pieņemsim, kad es esmu viņš, jūs esmu Džeks, bet kā, vai tas tajā tiek ievērots, vai tā ir liela problēma, to neievēro, vai vismaz kaut kā tā? Man liekas, ka šajā ziņā mūsu skolas skolotāji par to ir ļoti saprotoši un pretīm nākoši. Man ir skolotāja Egita Gaigalniece stāstījusi, kā viņai agrāk bija skolniece, kura gribēja uzdoties ar citu vārdu, un skola bija ļoti pretīm nākoši par to, direktori bija ļoti, ļoti pretīm nākoši, un tā kā visi arī viņu sauc viņas izvēlētajā vārdā. Jā, bet kā tev šķiet, kā skolās var popularizēt šo tā kā pieņemšanu, kad visi nav vienādi un kāds arī vēlas izlausties no 4 sienām, kā popularizēt to, vai tur pasniegt kaut kādus, nezinu, speciālus kursus gan pieaugušajiem, gan skolēniem, vai kā tā, ko darīt, tā kā tādas lietas labā. Šitais tāds sarežģīts jautājums, jo bieži vien, kad tur mums skolā pasniedz tās lekcijas vai kaut ko tam līdzīgi, tur cilvēkiem vienkārši ir vienalga un mēs neklausamies. Mēs tur sēžam klusi un neko nerunājam, bet mēs vienkārši neklausamies. Un, ja riktīgi to uzspiedīs, tad cilvēkiem tas sāks riepties vēl vairāk. Ir jāizdomā kaut kāds veids, kā informatīvi viņiem par šo paziņot, bet arī, lai viņiem nav tāda sajūta, ka viņiem tagad ir šito uzbrūk. Tāpēc man personīgi liekas, ka vislabākais veids, kā to darīt, ir tā kā skolēns iepazīstināt ar dažādu veidu mākslu, kas atbilst tam citādajam. Tur, piemēram, tur dažādu veidu literatūra, par kurā to tiek vēstīts, kā tā, ka mēs lasījām Medus garša, dažādi mākslas darbi, tur gleznas, teātra izrādes. Viena no teātra izrādēm, ko es varu tā vienkārši iedomāties no galvas, bija, ja es nemaldos, viņas sauca Fēliks Ilona un Anatolijas jaunajā Rīgas teātrī. Tā, vienkārši pie viena kulturalizēt un arī informēt cilvēkus par šo. Jā, bet vai es visiem iesaku izlasīt vai vismaz noskatīties šo Medus garšu, baigi labā izrāda. Tiešām brīnišķīgs darbs un tiešām forši tēli arī ir. Labi, nākamā tēma, ko es gribu tā pieminēt, parunāt, ir izglītības sistēma šodien. Skola 2030, visa tā ģēla. Mēs personīgi to ļoti labi izjūtam, bet kā tu personīgi šo visu uzskati? Vai tu domā, ka izglītības sistēma ir tagad uzlabota un viņa ir 3 labāk nekā viņa bija, kad mēs vēl sākām iet skolā? Vai tu domā, ka tur viss ir kārtīgi nolaists līdz kliņķim, un ja tu tiešām vēlies lamāties, tu to drīkst darīt, jo es varu uzlikt arī bīpu pēc tam? Man liekas, ka ar to skolu 2030 vienkārši viss ir nogājis no sliedēm. Man šitā ir riktīga katastrofa. Es šito uzskatu kā vienkārši, dzīvās šausmas. Ir jau tā daudz vairāk spiediena, tā kā, tu esi skolā, jo tā ir ļoti daudz spiediena un ļoti daudz stresa mācību ziņā. Tu arī gribi iederēties starp vienaudžiem un vēl tavu aktīvu sociālā dzīve, un tev vēl jāstreso par nākotni, un tagad tu vēl pārbaudas darbus nevar pārrakstīt. Tāpēc tev tā kā jātēmē uz to perfekto pilnīgi katru reizi, pilnīgi visos priekšmetos, pat tajos priekšmetos, kas tev nepatīk vai pat nepadodas. Bet, labi, kā varētu šo salabot, un vai tu uzskati, ka vispār šī saucamā, kā tu pats pateici, perfektums, vai tas ir pieņemam, ka visiem jābūt perfektiem, un kā tu domā, vai tieši, kā šo vispār var salvot vispār? Kā var salvot izglītības sistēmu, ja viņa ir nolaista tik zemu?
Man liekas, ka viņiem vienkārši jāpieņem solis uz atpakaļ un tā kā jābūt bišku saprotošākiem pret jauniešiem, ka mēs visi vienmēr nevaram būt perfekti pilnīgi visās jomās. Tā kā ir lietas, kas mums padodas labāk, ir lietas, kas mums netik labi padodas. Tāpēc tēmēt uz to perfekto, to pašu pilnību ir vienkārši neprāts. Tāpēc izglītības sistēmai vienkārši jābūt tādai bišku piedodošākai, manuprāt. Un kāds tev liekas, kas notiks, ja visi būs perfekti? Tad neviens nebūs perfekts. Ja visi būs perfekti visos priekšmetos, visiem būs labas atzīmes, viņi visi būs paši sekmīgākie cilvēki, kas tāprāt notika? Man liekas, ka sāksies ēlīga konkurence starp cilvēkiem, tur tas nebūs labi priekš klāšu starpā saliedēšanās, jo visi tikai domās par tā kā, es gribu izlausties, es gribu būt labāks par visiem pilnīgi pārējiem. Un tas radīs ļoti nelabvēlīgu, toksisku vidi, kur joprojām ir tas spiediens tā kā būt pašā augšā, un tā kā tu visus redzi kā ienaidniekus, nevis vienaudžus vai klases biedrus vai, kolektīvu. Kā tev liekas, ja jaunieci izjūt spiedienu, sanāk, tagad viņš izjūt spiedienu nežēlīgi no skolas daļa, visu šitā te, un visticamāk arī viņš izjūt spiedienu no mājām. Kā tavuprāt, tas ietekmē viņu mentalitāti un kāds ietekmē viņu vispār, kad viņš var sākt lietot apreibinājušās vielas? Vai tavuprāt, tas ļoti ietekmē šis spiediens to un kā izlausties, pieņemsim, no izdegšanas arī no skolas? Jo visi vienkārši nāk vienā čupā tagad kopā. 12. klasē, īpaši tojas eksāmeni. Tas ir ļoti jūtams, tas spiediens, tas stress. Kā izlausties no šīs izdegšanas vai arī draudiem par to, ka vienkārši padoties un sāk lietot un visu tā. Ar to padošanos un apreibinošu vielu izmantošanu tas riktīgi iet roku rokā ar viens otru, jo parasti pirms ir sasniegts tas lūzuma punkts, ka tu vienkārši padodies un met rokas augšā un izdomā, ka vairs nekas nav vērts. Ļoti daudz pūles tiek ieguldīts tajā, ko tu pašlaik dari, un mums kopš jauna vecuma tiek mācīts, ka tās apreibinošās vielas kā alkohols, cigaretes, jebkas tāds, ir tāda ļoti tabū lieta, ka par to vispār pat nevar domāt pašlaik šajā dzīves posmā, ka tas kā vienkārši sabendēs tev visu. Tāpēc šīs apreibinošās vielas liek liktas uz tāda gandrīz kā piedestāļi priekš tā, ko nekādā gadījumā nevar darīt. Ja tu to darīsi, tu vienkārši savu visu dzīvi izbojāsi, bet, kad tu sasniedz to lūzumu punktu, tev liekas, ka tava dzīve jau ir beigusies, tāpēc tu vienkārši meklē lietas, kas tev radīs kaut kādu atpūtu no tās sajūtas, ka tev visa dzīve ir beigusies. Tikai tāpēc, ka tu matemātikā trīnieku dabūji. Jā, paldies. Tālāk mēs pāriesim uz politiku.